es tev uzdošu jautājumu. Vai tu mazgā savas rokas? Tu vari neatbildēt skaļi. Atbildi pats sev, jo es tev gribu parādīt kaut ko tādu, kas iespējams likt tev mainīt tavus paradumus uz visu dzīvi. Sveiki! Sveiki! Covid laikā mēs kā aptrakuši 10 reizes dienā mazgājām rokas. Tas nav nedaudz pārspīlēti? Vispārīgi jau, protams, ka ne, jo mēs katru dienu pieskaramies kaut kam, nezinām, kas uz turienes ir. Tā ir vienkārši tīrākā higiēna, roku higiēna, ko mēs ievērojam, lai nomazgātu rokas un pasargātu sevi. Kas attiecās uz parazītiem, tad viennozīmīgi ne. Labāk, drošāk ir nomazgāt vairākas reizes dienā rokas, nekā tur vienreiz pieņemsim īpaši. Jo mēs mīļojam savus mājdzīvniekus vai iznākam no ārvides iekšā mājās vai tur dārzeņus, augļus, ogas lasam. Viennozīmīgi ne, labāk ir nomazgāt tomēr rokas. Kādi mikrobi mums dzīvo uz ādas un kā viņi vispār rodas? Mikrobi ir vienkārši eksistē, tāpat kā tu eksistē, tā arī viņi eksistē. Mums mikrobi ir pilnīgi visur. Protams, jautājums, ko mēs saprotam mikrobiem, vai tie ir tās baktērijas, vīrusi, parazīti mūsu gadījumā. Kad iet runa pa vīrusiem vai pa baktērijām, tad viņas ir visur. Mums mutē tas ir mūsu, teiksim tā, normālā dzīves sastāvdaļa. Parazīti, teiksim tā, nav visur visu laiku, jo tomēr vārds parazīts nozīmē, ka viņš kaut ko no mums ņem un neko nedod atpakaļ. Tādā veidā radot mums kaitējumu. Es skatos, burkās ir sagatavot, nezinu, kas. Daži te izstāsta pēc tādiem tārpiem, bet jā, kas tāds ir? Tad sagatavojamies jums, izvilkām mūsu labākos, teiksim tā, parazītu eksemplārus, lai arī parādītu, cik īstenībā daudzveidīgi ir parazīti, ka viņš nav viens liels tārps un viss, un ar to viss beidzās. Bet īstenībā, ka tā ir ļoti liela parazītu daudzveidība, kas var būt, pieņemsim, šajās burkās. Ir divi dažādi cērmju veidi. Šeit ir kaķu cērme un suņu cērme, un šeit ir cūkas cērme. Ja mēs skatāmies uz viņiem vizuāli, tad cilvēkiem, kas ir cilvēku cērmes, viņas ir ļoti līdzīgas cūku cērmēm pēc izmēra. Bet jāsaka tā, ka kaķu cērmes ļoti bieži ir arī bērniem. Viņi skraidā par āru, bāž rokas mutē un nenomazgā rokas, protams. Tad šīs ir tās cērmes, kur, ja mamma kādreiz saka, ka tur bērnam kādreiz bija, tad visticamākais, ka tā ir šī. Tad mums vēl ir cita veida parazīti, ir tādi plakantārpi, kuri mums ir diezgan sastopami atgremotajiem Latvijā. Ir arī cilvēkiem bīstami. Pieņemsim, cilvēks viņus var dabūt ēdot zāles stiebrus, kas aug saldūdens ūdens tūmā, un ja blakus, protams, ir ganības. Tad šādas arī var dabūt. Tad mums ir klasiskie lenteņi, ko mēs iedomājamies ar gariem tārpiem, vairākus metrus gariem. Tad mums arī ir tādi, tad šie ir pieaugušie. Šeit ir viena veida lentenis, ko sauc par zivju lenteni. Varbūt ir dzirdēts ēdot jēlas zivis, tad ar šo dabūt, un šī vienkārši ir skaista burciņa, kur ir ļoti daudz lenteņi no dzīvnieka zarnu trakta. Un tad mums arī ir orgāni. Īpaši, kad iet runa par kaut kādiem Latvijā bīstamajiem parazītiem, tad viens no tiem ir ehinokoks. Un ar ehinokoku ir tā, kad šis ir pieaudzis, tie mazie, kas tur. Jā, redzu. Jā, tas ir pieaudzis lentenis, kurš dzīvo suņveidīgajos, tātad mājas suņi, lapsas, vilki, savvaļas dzīvnieki. Diemžēl tas, ka viņš ir bīstams cilvēkiem, un ja cilvēks, pieņemsim, ēda nemazgātas ogas, īpaši no meža, tātad visas melenes, meža zemenes, tad ir iespēja inficēties ar ehinokoku, un tad, diemžēl, cilvēkiem orgānos var augt šādas cistas, kas skaitās ehinokoku bēbīši. Šīs nav no cilvēka, šīs ir no dzīvnieka, šīs ir no mājas cūkas un šis ir no bebra. Un tad tajās cistās dzīvo ļoti tāds sniega globusiņš. Un tad šis ir tas saturs, kas tajās cistās, un pieņemsim suns. Īpaši notiek kaut kāda kaušana mājas apstākļos un izbaro sunim nesmukākus orgānus vai kaut kas tur aug, nodos sunim vai izmet mežā. Tad mēs turpinām šī lenteņa ciklu,
Un tad atkal no šīs cistas, apēdot visu šo saturu, izaugs tā kā saucamajā definitīvajā saimniekā, atkal pieaudzis lentens un tā turpināsies cikls. Tā arī ir viena no ehinokoku cistām. Un tad mums ir šāds fantastisks uzskats materiāls, tā ir stirnas sirds. Un var redzēt, ka šeit ir arī lentenis, tas arī ir lenteņa bēbīts. Un atkal kā šeit šī cista attīstās, ka viņa ir tā kā nevis viena vesela vai aug iekšā, bet viņa ir atkal individuāla izkārtojusies par orgāniem. Sanāk, ka no meža gaļas arī var dabūt? Šis nav cilvēkam bīstams. Tātad šo mēs no stirnas gaļas noteikti nevaram dabūt. Viņš ir lentenis, kura pieaugušā forma dzīvo suņveidīgajos, pieņemsim. Kas attiecas uz meža gaļu, tad plus mīnus meža gaļa ir no parazītu viedokļa mums ir droša. Izņemot ir viens parazīts, ko sauc par trihinelu. Ļoti maza nematode. Droši var paņemt rokās. Tātad katrs tas punktiņš ir viens mazs kāpuriņš, un šis kāpuriņš ir bīstams cilvēkam. Viņu var dabūt ēdot nepietiekoši apstrādātu meža cūkas gaļu. Tajā skaitā nepārbaudīt īstenībā meža cūkas gaļu. Un, ja pieņemsim apēd šādu invadētu gaļu ar šo trihinēlas kāpuru, tad šis mazais kāpuriņš arī dzīvo cilvēka muskultūrā. Un tā ir slimība, kura var būt ļoti ilgstoša, vairākus gadus, viņa var pat netikt izārstēta, un viņa izpaužās kā šausmīgs hronisks sāpes. Tas ir bailīgi. Tas ir bailīgi, tāpēc mēs iesakām pārbaudīt tomēr to meža cūku gaļu, jo ar aci viņu nevar redzēt. Viņu var tikai un vienīgi atrast, ja mēs veicam šādu mākslīgo sagremošanu. Un pēc mākslīgās sagremošanas mums paliek neliels koncentrēts paraugā apjoms, kurā mēs atkal varam redzēt šos kāpurus. Mums ir noteikta regula, Eiropas komisijas regula, kura nosaka, ka, pieņemsim, mājas cūkas gaļa, visa ir jāpārbauda, tātad apritē patērētājiem viņa nedrīkst tikt pārdota, bet ar meža cūkas gaļu ir tā, ja viņa tiek dota patērētājiem, viņai obligāti ir jābūt pārbaudītai, taču ne pašpatēriņam. Šos abi skatās ļoti daudz jaunieši, un mēs parasti tā pagadamies, ka nenomazgājam rokas, tā kā mēs izējam ārā un atnākam mājās. Vai nezinu, tur pieņemsim, apēdam kaut kādu auglu, nenomazgātu dārzeni. Ar ko, kas mums draud, kādi parazīti? Tātad no tā, kas mums ir šeit priekšā, tas vislielākais drauds nāk no ehinokoka, jo cilvēks var invadēties apēdot olas. Tātad šīs olas var nākt atkal no suņa, no lapsām, no vilkiem, no kāda savvaļas dzīvnieka. Un es teiktu tā, jā, tas ir bīstamākais, kas mums ir. Te, protams, mums ir cērmes, ar kurām var ļoti veiksmīgi invadēties cilvēks, vai tā būtu kaķu cērme, vai suņu cērme, vai cilvēku cērme. Retos gadījumos varētu tā arī būtu fasciola, bet tad atkal jābūt ļoti lielai apstākļu sakritībai, lai varētu ar viņu inficēties. Dēļ tā, kad, ja mēs skatāmies tādu parazītu attīstības ciklu, tad, lai šis parazīts attīstītos no mazas oliņas līdz pieaugušam, tad viņam vajag gliemezi, saldūdens gliemezi, viņam vajag pašu ūdeni, tad viņam vajag atgremotāju, un tad tikai atgremotājs vai cilvēks, kas tur netīšām var trāpīties. Un, ja izkrīt kāds no šiem posmiem, tad šis parazīts mazam nevar dzīvot. Tāpēc, ja, piemēram, lej dārzus, vai pieņemsim, lej dārzus ar kaut kādu dīķūdeni, kur blakus ir gadījums bijušas, tad ir iespēja ar šo saslimt. Bet par parazītiem ir vēl tādi vienšūnas parazīti. Ar tiem jau ir problēma tāda, ka mēs viņus nevaram redzēt bez mikroskopa nekādā veidā. Un tad jau ir vairāki parazīti, kur ir tie bīstamie. Viena no tām ir kriptosporīdija, kur izraisa ilgstošas caurejas. Arī žierdija, varbūt ir dzirdēta par ceļotāju caurejas izraisītāju, kas arī var būt bieži uz augļiem, dārziņiem, nemazgātajiem. Tad mums vēl ir toksoplazma, kas arī var būt uz dārziņiem, augļiem, nemazgātajiem.
Un tad vēl daudz citu parazītu, kurus īstenībā pat nevar nosaukt, jo viņi ir daudz. Bet galvenokārt tas, ko viņi izraisa, ir ilgstošs caurējs. Tad sanāk, ka es nevaru ēst, pieņemsim, gurķi no savu dārzu, ja? Ir tā. Ēst var visu, ko grib, bet no tāda, teiksim, tā drošības viedokļa attiecībā uz parazītiem es neieteiktu. Pirmkārt, privātmāju dārziņos nevienmēr tiek nodrošināta drošība vai izsargāšanās no savvaļas dzīvniekiem, kas var atnākt tur pat nenokārtot dabiskās vajadzības, jo, pieņemsim, parazītu olas ir diezgan lipīgas savā būtībā. Viņas pieķerās pie dzīvnieka apmetojuma un pietiek dzīvniekam noiet gar dārza, gurķa vagu, lai varētu pārnest šādā veidā. Tas ir viens. Otrs, arī mājas suņi, mājas kaķi arī, ja netiek piekopta profilaktiska atārpošana un izmeklēšana, parazītu izmeklēšana šiem dzīvniekiem. Kā arī trešais ir īpaši, ja pielieto bioloģisko mēslojumu, kas ir govju fekālijas, putnu fekālijas, vēl kā cita fekālijas, kā mēslošanas veids. Arī šajās fekālijās parazītu olas diezgan ilgi izdzīvo. Un tas ir vēl viens veids, kā netīšām var radīt apdraudējumu sev un citiem. Lielas paldies par šo sarunu. Var teikt, paldies. Un, jā, jo šis tomēr arī man diezko nobiedēja, skatoties, kas tomēr darās, un iespējams uz manām rokām, vai uz ēdiena, vai uz dzīvniekiem pie tam. Jo es atzīšu, es arī ik pa laicam, nezinu, tur nagus pagraužu, kur es slinkumu pēc nenomazgāju, tur burkānu, gurķi, vienkārši tā kā slinkums. Bet tagad skatoties tās, kādas varbūt sekas, gribās mazgāt rokas 20 reizes dienā. Bet runājot par to vispār, man jums ir vēl viens jautājums. Jūs kā pētnieci, zinātnieci, cik jūs reizes mazgājat rokas dienā? Jāsaka tā. Vienmēr, kad es parodos mājās, vienmēr tā pirmā lieta, ko es izdaru, nomazgāju kārtīgi rokas siltā ūdenī un ar ziepēm. Un darba laikā pēc, ja pieņemsim, ar kādu paraugu strādāju, pat ja es strādāju cimdos, tad pēc cimdu novilkšanas es vienmēr nomazgāju rokas. Arī cimds ir kā tas, lai mūs pasargātu, bet tāpat tās nav vēlme pašai dabūt kādu māju dzīvnieku sevī. Un kā tagad būs? Vai joprojām uzskatāt roku mazgāšanu par laika patēriņu? Es domāju, ka nē. Tāpēc, draugi, mazgājam savas rokas, gatavojamies mācību gada noslēgšanai, noteikti, ka mēģinam atrast kādu darbu priekš vasaras, un, protams, ka arī tiekamies nākamnedēļ.